Ceturtā studija ir saņēmusi vairākas sūdzības no cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ka viņi nav interesanti Latvijas darba tirgu, Latvijas darba devējiem. Kāda tad ir situācija? Noskaidrosim. Inga 2018. gada septembrī izveidoja īpašu sociālo projektu, zvanu līniju, kurā uzklausīt vientuļus cilvēkus un ar viņiem sarunāties. Darbā Inga pieņēma cilvēkus ar dažādām veselības problēmām, redzes, dzirdes, kustību traucējumiem. Telefonu līnijas uzturēšanai Inga ziedoja sava uzņēmuma peļņu. Viss bija ļoti veiksmīgi līdz pat pagājušā gada septembrim, kad tā inflācija sāka apēst gan uzkrājumus, gan arī atalgojumu sakarā ar nodokļu politikas izmaiņām. Arī bija vairāk izaicinājumu, un līdz ar to tā peļņas daļa mums vairs nenosedz parunāsim projektu uzturēšanu. Un tas nozīmē, ka ir apdraudēts 7 cilvēku atalgojums. 7 cilvēku ar invaliditāti atalgojums. Lai cik bijis neērti, Inga nolēma lūgt sabiedrības atbalstu, lai nodrošinātu nepieciešamo atalgojumu. Sociālajās platformās šim mērķim tiek rīkotas labdarības izsoles, tāpēc, ka izredzes meklējot jaunas darba vietas šiem cilvēkiem ir niecīgas. Cilvēkiem ir sāpīgi dzirdēt, ka, ja viņam ir invaliditāte, tad viņam pasaka, ka nē, tu patiesībā neko nevari darīt. Varbūt tikai pa telefonu zvanīt, ja? Bet jāņem vērā, ka cilvēkiem var būt runas grūtības, viņi var neredzēt datoru, viņi var tik ātri neorientēties. Jeb arī cilvēkiem, kam ir kādi traucējumi, piemēram, dzirdes traucējumi populārākais. Jūs varat strādāt noliktavā un krāmēt plauktus vai iet par sētnieku. Pat tad, ja tas cilvēks var izdarīt vairāk, tā kā nenotiek tā iedziļināšanās tajā procesā, vai viņš var izdarīt vairāk. Marta sākumā Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē bija 6279 personas ar invaliditāti, kuras bija aktīvos darba meklējumos. No tām 49,2% ir sievietes, 50,8% vīrieši. Lielākā daļa bezdarbnieku ar invaliditāti ir vecumā virs 50 gadiem. Uz doto brīdi nav iespēja sekmīgi atrast darbu, tāpēc, ka darba devējs īsti netic viņa spējām. Vai nesaprot tās iespējas, ko var darīt cilvēks ar redzes invaliditāti. Latvijā ir vismaz 10 000 cilvēku ar redzes traucējumiem, taču acu gaismas neesamība vai daļēja redze nebūtu nav šķērslis, lai cilvēks nespētu strādāt. Biedrības rīcībā ir individuāli pielāgojumi palīglīdzekļi, kas absolūti neredzīgam cilvēkam ļauj pilnvērtīgi darboties, piemēram, ar datoru. Datora braila displejs, kad ir vajadzīgs darbam, vai darbam būtu vajadzīgs, ekrāna lasošā programma. Tad viņa izsniedzās katram cilvēkam personīgi, bet viņš viņu var likt uz vairākām ierīcēm. Tas nozīmē, ka varbūt uz sava darba datoru viņš arī var likt. Bieži vien pieļauju, ka darba devēji uztver to kā apgrūtinājumu vai kaut kādas kopējos savus izdevumus. Ieguldot šajā cilvēka, pieņemsim, kaut kādas vides pieejamības jautājumos, vēl kaut ko, nezinot, cik daudz tas prasa. Arī Latvijas nedzirdīgo savienība atzīst, ka darba meklējumos īsti nevedas. Darba devēji vēlas, lai cilvēki komunicētu savā starpā saprotamā valodā, nevis zīmēs. Darba devējiem parasti tiešām nezin, ka viņiem ir iespējams cilvēki ar dzirdes traucējumiem ir piešķirts valsts apmaksāts zīmju valodas tulka pakalpojums, un to viņi nezin. To arī var izmantot darba vietās. Ja darba devēji vai darba kolēģiem ir kāda problēma ar komunikācijā, darbiniekam, kuriem ir dzirdes traucējumi vai nedzirdīgi, var mierīgi izsaukt zīmju valodas tulku un klātienē vai attālināti caur video zvanu un izrunāt šīs visas lietas. Un tehnoloģijas mums tagad ir devušas ļoti plašas iespējas komunikācijas jomā, bet es skatos, ka darba devēji šādu opciju izmanto ļoti maz. Nodarbinātības valsts aģentūrā 4. studijai skaidro, ka jau 10 gadus kopš 2015. gada darbojas efektīva darba vietu subsidēšanas programma, kas paredzēta tieši cilvēku ar invaliditāti integrēšanai darba tirgu. Mēs nodrošinām 100% dotāciju darba algai.
Mēs ja tā nepārsniedz pusotru minimālo algu, mēs nodrošinām sociālās iemaksas, darba devēja sociālās iemaksas. Mēs nodrošinām dotāciju darba vadītājiem, kas būs piesaistīts konkrētā darbinieka ievadīšanai darbā, un arī nodrošinām ergoterapeitu, kas apseko darba vietu. Un, ja nepieciešams, tad nodrošinām finansējumu darba vietas pielāgošanai. Bieži vien šis te nestrādā, jo paņem to cilvēku uz kaut kādu noteiktu valstī noteikto darba termiņu darbā, bet šis cilvēks nostrādājot šo subsidēto laiku, darba devējs bieži vien pabeidz ar to šīs darba attiecības. Kā jau arī jebkurās darba attiecības, tā pieredze ir ļoti dažāda. Vienā gadījumā tās darba attiecības neizveidojas pat pašā sākumā, jo pārbaudes laiks netiek izturēts, un tur arī no abām pusēm var, kā arī jebkurās citās darba attiecības, var neizveidoties tā sadarbība. Nodarbinātības valsts aģentūrā piebilst, ka darba meklētājiem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināts psihologs, jo ilgstoši bezdarbs ir emocionāli traumējoši jebkuram cilvēkam. Tiek arī noteikta profesionālā piemērotība. Ir izveidots nodarbinātības atbalsta centrs personām ar invaliditāti, un pat labāk tiekot realizēts arī Eiropas Savienības projekts par iekļaujošo nodarbinātību un algoti mentori. Atbalsts ir sadalīts divos posmos. Viens ir darba meklēšanas posms, un šajā sadarbībā arī piedalās, protams, nodarbinātības aģents. Bet nodarbinātības aģents nevar ļoti daudz uzmanības veltīt katram klientam, un tāpēc īpašajos gadījumos mēs piedāvājam klientam sadarboties ar šo mentoru. Un tad šis mentors gan motivē klientu, gan palīdz viņam pārstāvēt sevi un sagatavot CV un motivācijas vēstuli. Atsevišķos sarežģītajos gadījumos viņš pat var vienoties ar klientu un būt klāt darba intervijā. Darba meklēšana jebkuram ir izaicinājums, vēl jau vairāk, ja cilvēkam ir veselības problēmas. Neredzīgo biedrībā un nedzirdīgo savienībā cer, ka liels palīgs darba meklējumos un karjeras izveidē varētu būt tehnisko palīglīdzekļu pieejamība, un atzīst, ka pagaidām nav īsti ticības, ka valsts finansētās programmas cilvēkus ar invaliditāti padarīs interesantākus darba devējiem. Rīneses upe, Mārtiņš Avots, 4. studija.